Kā tev pašam labāk patīk piedalīties turnīros Tenpin-Kam formātā vai tad, kad ir pilna zāle ar savējiem? Noteikti tad, kad ir pilna zāle, jo tad tu tiešām jūti, ka tu esi sacensībās. Tenpin-Kams vairāk ir tāda, tīri spēle ar sevi, sacensības ar sevi, nevis nekā citiem. Tā kā es noteikti esmu par to, ka ir pilna zāle. Bet šis formāts atkal mums palīdz tādā ziņā, ka nav obligāti jāatrod brīvs laiks konkrētā dienā. Tu vari izspēlēt tad, kad tev pašam ir brīvs, vai kad tu labāk jūties, vai, nezinu, ir bioritmi pareizie sakrīt, ir izgulējies. Tā kā ir katram savs plus, savs mīnus, bet ja no atmosfēras viedokļa noteikti tad, kad vairāk cilvēki ir uz vietas. Tas kā mēs Mums gadījums, mums vajag vairāk. Tā, tev pirmās divas spēles, kas redzēja, nebija augsts rezultāti, bet Tenpin aplikācija ļauj tev kurā brīdī sākt no jauna, vai ne? Tieši tā. Tagad tu esi sācis jau cik reizes? Šī būs jau 3. reize šodien, jo ir jāizlasa pirmkārt nolikums, kā katram turnīram ir savs nolikums, un šis nolikums paredz to, ka nav ierobežotu reižu pārspēlēt. Tas nozīmē to, ka, ja pieņemsim pirmā spēle to neaiziet, tev ir iespēja izslēgt ārā, padoties, kā tur rakstīts, un sākt visu no jauna. Un dalības maksa jāmaksā tikai vienreiz? Jā, vienu reizi mēs veicam pārskaitījumu uz Latvijas Bowlinga federācijas kontu, 25 eiro, un tad mēs spēlējam, cik vēlamies, bet atceramies to, ka ir jāsamaksā arī kādreiz būs pa bowlinga celiņiem. Un vēl viens pluss, ko esmu pamanījis, runājot ar Rihardu, ka standarta līgā spēlējot turnīru aizņem aptuveni 3 stundas līdz pat 4. Tagad tu vari izspēlēt savā tempā, savā ritmā. Cik vien spēles tu vēlēsi, jā? Tieši tā. Jo ir tā, ka tu vari spēlēt lēni, tu vari spēlēt ātrāk, sportiskāk, kā lai saka. Jo tev ir galvenais jāizmet viens frame 10 minūšu laikā, ja es nemaldos, vai 5. Es tiešām neatceros, bet viens no tiem nosacījumiem ir, kurā tev ir jāiekļaujas. Diezgan viegli iekļauties tādā laika sprīdī. Tieši tā. Ir pirmo reizi piedalīties Tenpin-Kam turnīrā? Tenpin-Kam turnīrā, kā reitingā, jā. Jā. Bet, kā Tenpin-Kam vispār kā spēlēs, esmu spēlējis, bet kā reitingā pirmo reizi, jā. Jā, un kā jums šī pieredze kopumā? Pozitīva vairāk nekā negatīva? Es domāju, ka pozitīva, bet, protams, kad, ja no tāda godīguma principa, tad noteikti godīgāk ir tad, kad visi sportisti spēlē uz vienu tipu ēļas. Jo noteikti vienā zālē varbūt šī eļļa ir vieglāka, otrā varbūt, teiksim, grūtāka. Un viss jau ir atkarīgs, protams, arī, ja šeit mēs spēlējam mierīgāk, tad noteikti kā reitingu turnīrā, kur mēs esam visi kopā, tomēr arī darbojas šis psiholoģiskais faktors. Jā. Kur kurš var sevi savākt, mobilizēt un tā kā. Ir forša pieredze, bet noteikti kāda godīgāk ir tad, kad mēs visi esam kopīgi vienā zālē. Tenpin kluba biedru paintervēšu par Tenpin aplikāciju. Ko tu par to domā? Es zinu, ka tu esi veterāns jau viņā, tev ir ļoti daudz nopelnu pieredzi, jā. Tad kādi būtu galvenie plusi šādai aplikācijai? Es domāju, ka viennozīmīgi tas ir kā arī labs treniņš, un mēs varam pēc tam vienkārši paskatīties arī savu spēli, kā mēs esam spēlējuši, viņu analizēt, saprast savus kļūdas, savus plusus, ko mēs varētu izlabot, ko varētu pielikt klāt. Tas ir viens pluss. Otrais pluss, tas ir mazliet arī tā kā sacensību formāts. Mēs spēlējam mazliet kā uz tādu kā spriedzīti. Tas arī priekš mums kā spēlētājiem dod arī baigi daudz savā ziņā. Vēl viens, mēs varam arī, protams, uzvarēt naudiņu. Tas ir baigi pozitīvi mūsdienās un arī šajā sportā, jā. Tāpēc tas ir tās, man liekas, ka lietas arī, kuras man piesaista. Protams, arī viss pats, tas kā lai pareizi izsakās, šī visa aplikācija dod spēlētājiem ļoti daudz, arī priekš sevis. Viņi saprot, kā viņi ir noturīgi stresa situācijās un ko vienkārši viņi arī var uzmest. Tāpēc aplikācija ir tiešām superīga, kā jau arī daudzi man uzskata par veterānu. Jā, es spēlēju viņu ļoti daudz, jā, un tiešām esmu ļoti priecīgs, ka tāda aplikācija ir, un viņa arī tiešām arī manu dzīvi ir padarījusi labāko arī tieši bowlingā, jā, tāpēc super. Aplikācija ir viena fantastiska. Ja, mēs redzam, mums šeit ir 2 celiņi ar Tenpin-Kam kamerām, un pateikšu paldies Karīnai un visai Tenpin-Kam komandai pie reizes par to, ka arī mums iespēja šeit spēlēt tieši arī Tenpin-Kam, jo ir tikai vēl Rīgā, un šeit man ir daudz tuvāk arī atbraukt, un es varu spēlēt arī daudz biežāk. Tā kā paldies!